Es sveicināts kanālā Ukulele Rīgā. Man sauc Tenis. Man Rēmons. Mēs runāsim par Enya high-end ukulelēm. Es nolieku savu pulksteni, lai neskrāpē korpusu. Jo mēs rūpējamies par šiem instrumentiem. Vai mēs sākam ar lētāko vai dārgāko? Sāksim laikam ar lētāko un iesim uz pašu dārgāko. Ļoti interesanti ukuleli, kas maksā 360 eiro. Sauc par lētāko, bet šajā gadījumā tā ir vispieejamākā cena no šiem modeļiem. Nu, varbūt īsi var pastāstīt, kas ir tas, kāpēc viņi ir dārgāki par standartu ukuleli. Būtībā vissvarīgākais iemesls ir tas, cik ļoti pie viņas ir piestrādāts un tas koku kvalitāte. Tātad šī EUCK1, Enya EUCK1 ukulele ir izgatavota no 3A kvalitātes koa koka, kas ir koa koks, ir tā kā ukuleļu mammas koks. Un viņai ir, principā, jā, viss tas dizains, izmērs, tas ir koncerta izmērs, un tas, cik labi viņa ir intonēta un uzskaņota, un ka visi skaņotāji, te ir kur uzlikt siksniņas, bet visvērtīgākais, kas šajā instrumentā, protams, ka ir koks. Un tas, cik daudz darba tur ierodas. Nu, es varu pateikt tikai to, ka man ir vieglāk mazliet, es nezinu, kāpēc, es arī tur tālāk pie viena pieiesim, pie vienas ukuleles. Man vienkārši ir vieglāk nospēlēt nekā, es nezinu, kāpēc tā ir. Tur ir tā lieta, tā kā, ka tas, ko daudz cilvēku nezina arī par ģitārām, aktiskajām ģitārām un tā tālāk, ka īstenībā, ja izvēlas sākumā iesācējiem daudz labāka līmeņa instrumentu, tikai ir liela vēlme sākt un ir iespējas, ka to var atļauties arī, tad šāda veida instrumentus parasti ir arī daudz vieglāk spēlēt. Tāpēc viņus arī spēlē, piemēram, dēļ skaņas, dēļ spēlēšanas ērtuma, viegluma un intonācijas toņa un to, cik labi var dzirdēt katru noti, arī viņas izvēlas arī profesionālie spēlētāji. Un tad cena, protams, ir saistīta ar to, ka jo vairāk darba ir ieguldīts instrumentā un jo labāk materiāli tiek izmantoti, jo augstāk ir arī cena, bet jo foršāks arī tas instruments ir un jo īpašāks viņš ir. Wow, tā ir ļoti bieži, jā, ka dārgā gala ukuleles, tas pats ar ģitārām un aktiskajām ģitārām, ka ir daudz vieglāk un ērtāk spēlēt nekā tās, kas ir iesācēju līmeņa instrumenti. Un tāpēc bieži vien iesācējiem, kas nopērk pašu lētāko iespējamo instrumentu, ir daudz grūtāk apgūt, ja tas instruments slikti skan, nav labi intonēts, kaut kas skan nepareizi, ka uzliek pirkstus pareizi, bet neskan pareizi, skaņa kaut kur pazūd, noslāpst, un ka ir ļoti grūti fiziski jau nospiest, piemēram, stīgas. Ejam pie otras. Jā, šī ir KUC kāds saucās. Reku viņai ir iebūvēts skaņu noņēmējs augstas klases. Un tas nozīmē, kur iesprast vadu un koncertos spēlēt. Un viņa ir super romantiska tā skaņa. Viņa ļoti atšķirās no pirmās ukuleles, jo viņa ir izgatavota no viengabala akācijas. Pirmā ukulele ir izgatavota no viengabala koa koka. No ļoti labas kvalitātes koa koka. To var redzēt arī, kā tas koks izskatās un cik skaisti ir izmantot fragmenti, tā kā skaistas vietas atlasītas un skanīgas no koka. Tad šī ir izgatavota no akācijas koka. Akācijas koks ir viens no man mīļākajiem ukuleļu kokiem. Un te var redzēt, kāpēc. Viņš vienkārši mirdz un laistās ar tādu zeltainu nokrāsu un, protams, tā skaņa ir super romantiska. 399 eiro. Man patīk, kā šī izskan. Vai šī ir karbona? Nē, tā ir izgatavota. Tad nākamā mums uzreiz tā cena uzreiz uzlec daudz augstāk, jo šī ukulele arī ir ļoti īpaša. Wow, šitā ir. Lai arī viņa izskatās pēc elektriskās, viņa nenormāli labi skan arī akustiski. Viņu, protams, var pieslēgt arī elektriski. Un jā, šis ir Enya ukuleles.
Un tad šis ir modelis E6. Tas ir tāds, kādu Katrīna Dimanta spēlē ļoti daudz koncertos. Viņai ir tāda zilā tonība. Šis ir tādā melnā, bet var redzēt gaismā, kā caurspīd koks tāpatās. Šeit ir izgatavots maple, sanāk šļava. Wow! Ļoti augsts kvalitātes šļavas koks, tāds kādu izmanto Gibson savās elektriskajās ģitārās, kuras maksā 5000 un vairāk. Un šī ukuleles cena ir 968 eiro. Jo rekur viņai tas izgriezums, korpus ir tā kā plānāks nekā tīri akustiskajām ukulēm. Tāpat tās ir nenormāli labi skan un rezonē, jo viņa ir tiešām izgatavota no viena gabala, tā kā koka arī. No kļavas koka, te ir ļoti daudz darbs ieguldīts, roku darbs, un viņā ir arī iebūvēti tie efekti. Es nezinu, vai tu esi spēlējis ar šiem efektiem? Nē, neesmu spēlējis. Es šo neesmu vēl turējis rokās. Tagad tikai paturēt. Jā. Kur tie efekti strādā gan iespraužot klātu, gan bez. Wow! Wow! Tāds efekts. Dzirdi? To var dzirdēt? Un tur var regulēt, tā kā cik bieži atkārtojas tas delays. Tur arī ir reverbs iekšā. Super. Un arī korus efekts, kas ir tāds tā kā korīts, kas nāk tā pati skaņa, bet viņai ir mazliet savādāk. Un tas pats iet cauri vadam arī uz pastiprinātāju. Super. Tā ka var iespraust arī koncertos, iespraust pats uzregulēt, ko vēlies. Te ir arī reverbs iebūvēts, kas uzreiz to plašumu. Tas būtu tā. Var dzirdēt, kā turpina skanēt. Man patika tas pirmais visvairāk. Jā, kā atkārtojās. Jā. Super. Jo tu vari nospēlēt tā kā vienu akordu un jau dziedāt. Scared of dentists in the dark. Scared of pretty girls and starting conversations now. All of my friends are going deep. You're a magician's assistant in a dream. Wow, labs. Šitas instruments ir ļoti labs, tiešām. Super. Un tad mēs pārējām pie šīs, kas saucās Custom Shop. Tas nozīmē, ka viņas ir ļoti retas un ļoti maz, un pie viņām strādā vislabākie meistari ar vislielāko pieredzi. Un viņi saucās A8, Eni A8, un šīs saucās Butterflies, jo te ir tauriņi virsū. Tad te ir ļoti daudz laiks un darbs ieguldīts pirmkārt detaļā. Koka kvalitāte ir 5A, koa koks. Tas ir koks, kuru mūsdienās, tā kā Eni, viņi sāk ukules taisīt jau ļoti sen, un tad viņi arī iepirka ļoti kvalitatīvus koa kokus, kurus mūsdienās vairs neeksportē no Havaju salām, un vairs nevar dabūt. Tad šīs ukuleles cena paspēlē, un tad uzmini cenu. Es jau zinu aptuveni cik, bet es nezinu precīzi.
kāpēc ir vieglāk, tiešām tas, ko es teicu sākumā, ka ir vieglāk spēlēt, nezinu, kāpēc. Tas ir dīvaini īstenībā. Plus visas notas skan super precīzi un super pareizi. Super. Tāda cena pāri 2 noteikti. Šī instrumenta veikala cena ir 2,500 eiro. 2500 eiro. Te ir iekšā ierakstīts arī sērijas numurs, tā kā konkrēts instrumenta numurs un arī custom shop. Šīs ukulēles vispār var pasūtīt arī dažos citos variantos. Tikai ir gaidīšanas laiks 8 mēneši šobrīd, kopš pasūtījuma brīža, bet viena no viņām, jo mēs laicīgi izdarījām savu darbiņu, viena ir pieejama pie mums Ģertrūdas ielā 64. Šeit ir nopaļota augša, lai būtu vērtāk turēt arī. Un te var iespraust arī vadu, un ir labākais double skaņas noņēmējs, kuram var regulēt toni un skaļumu. Un tad mums vajag uztaisīt kādu dziesmu. Tagad mums vajag, kad tu spēlē un es nospēlēju solācijas. Es iemācījos. Ok, es sāku. 1, 2, 3, 4. Sēsmes vārds. Un uztaisam vienu džēmu arī ar šīm. Tu vēlies spēlēt koku vai akācijas? Es vēlos spēlēt koku, jo tev akācijas ir mīļākais. Okay. Pareizi? Mēs pareizi paņēmām? Ok. Es kalnā ir upe, upes ir koki. Kokiem ir upes loki atkal un aizmugurē mežs. Un aizmugurē mežs. Šīm ukulēlēm starp citu nāk komplektā ļoti labas somas. Nāk ļoti labas somas. Tāpēc mums vajag labas domas. Paņemt ukulēles līdz. Pati braucām ar teltīm. Kaut kur uz Kurzemes paradīzes. Pienāks rīts.
šis bija lielisks apskats, kur mēs apskatījām high-end ukuleles, kuras atrodas mūsu veiklā. Kura no šīm tev patīk vislabāk pēc izskata un kura skaņas ziņā ieraksti komentāru? Labākajam komentāram mēs piešķirsim balvu.